Čau visiem! Priecājos, ka esi nonācis Puffkluba YouTube kanālā. Mani sauc Krists, un šeit mēs runāsim par jaunākajām e-cigaretēm, testēsim visdažādākos šķidrumus un vienkārši papļāpāsim pa dzīvi. Bet tieši šodien parunāsim sīkāk par jauno iQOO i80 e-cigareti no iLeaf. Hei, un esam arī tūplānā. Šādi izskatās mūsu iQOO i80 e-cigaretes mods. Ļoti maza, kompakta ierīcīte no iLeaf. Turot rokā tāda ļoti plasmasīga sajūta. Liekas, ja tā nokritīs uz zemes, tad saplīsīs gabalos. Atzīšos, paspēju jau to nomest, bet izskatās, ka nekādi skrāpējumi nekā tāda nav. Ierīce darbojās līdz 80 vatiem, kurus varēs uzregulēt ar šīm te divām podziņām. Lādējās ar micro USB Quick Charge lādētāju, kas nozīmē, ka tu varēsi savu ierīci uzlādēt stipri ātrāk. Tai ir iebūvēta 3000 mAh baterija. Šeit arī var redzēt ventilācijas caurumus, kas palīdz dzesēt bateriju. Tankus var izmantot līdz 25 mm. Protams, var arī lielākus, bet tad tie vienkārši ies pāri malām. Komplektā arī līdzi nāca Melo 4 klierumaizers. Tam ir 510. tipa iemutis. E-šķidrumu varēs ļoti viegli uzpildīt, vienkārši pabīdot augšējo daļu uz priekšu. Un šķidrumu lej iekšā šeit. Apakšā būs gaisa padeves regulēšanas caurumi, un koiliņu varēs nomainīt vienkārši noskrūvējot apakšējo daļu nost. Īstveicētais ir ļoti foršs un sniedz ļoti lielu un kuplu tvaiku. Būs šis tanks arī saderīgs ar iJust vai iJust 5 īstveicētājiem. Skatāmies tālāk. Tālāk. Kā jau visām ierīcēm, arī šai e-cigaretei ir savi plusi un mīnusi. Viens no lielākajiem mīnusiem noteikti būs ierīces korpus. Korpus ir ļoti plasmasīgs un vārgs. Gribētos to tomēr nedaudz smagāku un metāliskāku. Vēl pie mīnusiem noteikti gribu pieminēt klierumaizeru tilpumu, kas ir tikai 2 ml. Ja esi aktīvs veipotājs, tad noteikti tev vajadzēs viņu regulāri uzpildīt. Vēl arī pie mīnusiem gribu pieminēt iebūvēto bateriju. Iebūvētā baterija ir ok, bet bieži vien ir tādas situācijas, kad nav kur uzlādēt e-cigareti. Un tādos brīžos tu vari vienkārši apmainīt baterijas un turpināt lietot ierīci. Šobrīd tev būs jāmeklē lādēšanas avots. Pie plusiem Melo 4 tanks. Izcils dizains, ļoti laba garša un kupls tvaiks. Bonusā visam tas būs saderīgs ar iJust iztvaicētājiem 0,3, 0,5 jeb 0,18 ohmi. Ierīcē arī ir ļoti jaudīga baterija, 3000 mAh. Varēsi to lietot visas dienas garumā. Īsumā tas arī viss par plusiem un mīnusiem. Kaut kā tā. Priecājos, ka noskatījies video līdz beigām. Ja tev patika, spied like podziņu un pieraksties jaunumiem zemāk, lai nenokavētu nākamo apskatu. Tiekamies!